Jā. Ok, dodos. Sveiks, Valērij! Sveiks! Laižam? Braucam! Lielā talka nav aiz kalniem. 22. aprīlis. Cilvēki atkal dosies ārā no savām mājām un sakops Latviju. Un arī šogad, tāpat kā pagājušo gadu, sauklis ir zaļākai Latvijai. Tieši tā. Un tāpat kā pagājušajā gadā, Cleaners ir vienīgais operators Rīgā un arī citās pašvaldībās, kur mēs šobrīd strādājam, kurš atbalstīs gan pašu Lielās talkas kustību, gan atbalstīs arī Rīgas iedzīvotājus un nodrošinās atkritumu savākšanu. Un ko tas jums nozīmē, tā lielā talka? Darba jums ir īstenībā vairāk, vai ne? Priekš mums, kā priekš atkritumu savācējiem, ikdienas darbs, tas ir kā treniņš sportistam. Jā, savukārt Lielā talka, tas ir tādas olimpiskas spēles, kad tu pierādi, ka tu to vari. Jā, mēs koncentrējam savus spēkus, mēs koncentrējam resursu, tehniku, cilvēkus, un visi kopā zem šī brīnišķīga saukļa mēs arī ejam uz priekšu un parādām, jā, ka mēs varam. Varam visi cilvēki sašķiro, savāc, noliek ceļa malā, noteiktās vietās. Savukārt mēs braucam, savācam tos atkritumus, tālāk viņus nogādājam uz šķirošanas centriem, un, respektīvi, tas atkritums iegūst otro dzīvi, tiek pāršķirots un tālāk. Gadu laikā ir redzams kaut kādas pārmaiņas, mazāk šie atkritumi ir, vai cilvēki ir sākuši šķirot arī tos talkas atkritumus, kaut kādas atziņas no tās gada pieredzes? Atkritumi nekļūst mazāk, atkritumi ir aptuveni tajā pat līmenī. Pagājuši gadu, ja es nemaldos, bijām savākuši virs 2000 tonu atkritumu. Ja? Tas ir kopējais skaits. Ja? Tas ir ļoti daudz priekš vienas dienas. Ja? Līdz Lielai talkai vēl ir kāds laiks. Dodamies Lielās talkas mājaslapu, piesakam savu talkošanas vietu, bet šodien es piekritu arī pastrādāt tāpat. Protams. Un mēs esam piebraukuši un ir laiks kāpt ārā no mašīnas un ņemt tos atkritumus, ko cilvēki ikdienā saražo un met pie savas mājas ārā. Laiks pastrādāt. Mēs ejam pie konteinera. Jā. Skatāmies. Vai ir pilns? Vai ir pilns un vai ir atbilstoši? Kādas atzīves? Te ir papīrs. Jā. Jā, atbilstoši atkritumu ir. Viss kārtībā atbilst, te ir cilvēki sašķirojuši. Maleči. Uz stumjam konteineru pie mašīnas. Un tālāk, tūlīt būs tas viss, jā? Paceļam vāku, gāžam iekšā. Un tagad viss izbrīd. Jā. Pārbauda, protams, ir visi izkrīt. Jā. Un ir arī. Jā. Visu sistēmu pats saka kremot. Jā. Stumj atpakaļ. Labi, te es pats zinu tagad, kā darīt. Es esmu izglītots. Un mēs nepaskatījāmies, vai te vispār ir cilvēki sašķirojuši. Čība, reku ir maleči, plastmasas čība. Un tā arī notiek, kad cilvēki nešķiro. Te nedrīkst būt putaplasts. Pudelēm, kas tur iekšā ir, viņam ir jābūt tīram, izmazgātam. Jā. Bet pudelēm nedrīkst būt iekšā maisiņos. Viņām nevajadzētu būt maisiņos. Jā. Visam ir atsevišķi. Labi, to es arī nezināju. Ir. Paceļam. Vāku. Ir. Tagad viņš sagramo visu. Jā. Paņem. Tur redz. Viss saspiežās. Paņem. Viss ir tukšs. Ir tukšs. Varam ciet. Un uz bremzes. Un tad laižam tālāk. Jā. Laižam tālāk. Un tiekamies Lielajā talkā.